Labrīt, kamēlieši ir ceļā, dodamies uz staciju un dosimies uz Naras pilsētu. Un šeit var novērot aizsargu barjeras gar gājēju trotuāriem. Pirmo reizi kaut ko tādu redzu mazajās ieliņās. Gaidam mūsu vilcienu. Cerams, ka aizbrauksim, jo šitais pārstāv vienā brīdī par citas līnijas vilcienu, kuru mums vajag. Cerams, ka sajies. Kāds interesants vilcieniņš. Mēs esam atbraukuši uz Naru, ceļam vilcienā bišķi pagulējām. Baiga miegs nāk. Kāds te? Tuvojamies Naras parkam. Pasties, kas te paskāpta uz pagodu. Budistu lūkšanas vieta no 9. gadsimta. Mēs pagaidām viņai paiesim garām, apstīsimies, kas te vispār notiek. Vēl viens templis kaut kāds. Vēl nosaukums nezinu nekam. Tātad mēs bijām templī, kur filmēt neko nedrīkst, bet te principā bija šādas kopu skulptūras. Te bija arī Budas skulptūra, kur ir 42 rokas. Kas tur visu kaut ko rokās. Jā, bija interesanti. Mēs iespējams tur vēl atgriezīsimies, bet kamēr neesmu aizmirsis, lielākā daļa no tiem tempļiem nodega kā minimums 2 reizes, bet visbiežāk viņi nodega kaut 2, 3 bija nodeguši 4 reizes, kaut kas tur arī 7 reizes bija nodegas. Tā kā viņi tur ir, viens tikai bija 2 reizes nodegas. Kā viņi tur tādi daudz deguši, bet par ko ir Nara interesanti, to, ka dekaltais tirnas visur vazājās. Te ir parks, un te ir pilns ar viņām. Animāli. Ļoti smuks. Bucītis. Ragainītis. Tagad man arī jānodod. Nu, kāds staigā, nu, bāc. Nu, pazīvā. Tak dievs, man arī tagad nodod, kāds smuks. Nu, tā, nu, tik smuks. Džeks tusē. Vesels bars ar viņiem. Glorija tikmēr nopirka kaut ko, ar ko viņus barot. Ja, kur Džeks stāv rindā uz ēdienu. Wow. Viņa bišķiņi te ir. Kas te viņi ir? Nu, arī cilvēku te ir daudz. Ir kādas konstrukcijas te. Šitādu džeku mēs arī tajā muzejā redzējām, tikai daudz mazāk. Monētas sabāstas iekšā. Ejam uz The Great Buddha Hall. Tā, kas priekšā mums. Bet pirms tam viņi paklanījās, bet nākošajam gabaliņam arī iedod. Ir, ka jau paklanījās. Šie te stirniņas ir apmācītas, tā kā klanīties, lai dod viņām ēst. Ka klanās. Viss. Tā, mēs ejam gar to templi, te ieja ir gar maliņu.
Mēs tā skatāmies, ja mēs nopirkam to setu biļeti, tad mums nav jāgaida šeit rindā. Un izskatās, ka šeit ir gana liela rinda, lai būtu mums paveicies. Ļoti veikli esam iekšā. About 300 years ago. But the original one is constructed at 1300 years ago. Bijām paņēmuši tā kā gidu, kas ir dzeltenajā jakā. Viņš mani nodisoja par to, ka es esmu šortos, bet viņš ir pats 3 kārtās saģērbies un viņš brīnās, kāpēc kaukāzieši tā kā ziemas laikā ir tik pliki. Labi, tas tā. Bet tad šis ir 3. rekonstrukcija šī tempļa un viņa vismazākā. Bija vēl 2, kas bija par, tā kur man pirksts, bija vismaz līdz šejienai uz abām pusēm. Šeit ir lodziņš, kuru atver 2 reizes gadā, 1. janvārī un 15. augustā. 1. janvārī ir jaunais gads un 15. augustā, jo tā ir tā kā mirušo dienu, kad tā kā mirušie radinieki un draugi tā kā atnāk atpakaļ. Un tad var pa to lodziņu redzēt būdu tie cilvēki, kas stāv pie tām redalītēm, jo tehniski šajā te reliģijā, budismā, nelaida cilvēkus iekšā šajā teritorijā, kur mēs stāvam. Reportiera Glorija grib papildināt kaut ko. Kāpēc nelaida viss? Jā, jo šī reliģija, kā izrādās oriģināli, bija paredzēta tikai aristokrātiem. Vēl viens jautājums. Kāpēc viņa revīzijā? Jo nebija naudas. Nu labi, nebija nevis naudas, bet nebija materiāli. Tur bija iedzētas piezomoši šitos te kokus, tās ir ciedra priedes. Un viņas šeit iekšā tajā templī ir ap vairāk kā metru diametrā. Vienkārši nebija tik liela koka. Japānā. Japānā. Un šī šobrīd esot lielākā koka būve pasaulē. Tā vismaz mums stāstīja gids. Es šo te faktu tā kā apšaubītu. Varbūt ne modernā koka būve. Tu par šito stāstīji? Nē. Tā ir laterna, ko nakts laikā, kur iet svecīt, lai būtu gaisma. Jo, tā kā gaismu vajag. Un tad vēl pa perimetru bija stūros abos 2 pagodas, bet tās jau, protams, nav saglabājušās, un te ir pagodas jumta dekors palicis. To mēs vēlāk aiziesim apskatīt. Bet tagad mēs ejam iekšā. Laternes tuplāns, ļoti skaisti rotāji, bronzas. Kāds ir reliģisks prikols, nav nejausmas. Tā, esam iekšā templī. Priedes. Kur ir tie koki, kas ir metrs diametrā un vairāk. Kur ir pats Buda. Kādreiz viņš bija apzeltīts, bet pagaidām viņš apzeltījums. Tagad jau mūsdienās viss apzeltījums ir pazudis. Nonācis, kur arī svecītas var aizdedzināt. Tev var bišķi palcīt informāciju par šo te rotājumu, kur tuvu plāni, cik var dabūt. Kur labs skats uz Budu. Mazāks budiņš, lielāks budiņš. Glorija tult parādīs mērogu. Jā, tāds ir kociņš. Kur skats no aizmuguras. Arī nav mazāk krāšņs. Tur redzēt kaut kāds stiprinājums, lai tas viss turētos. Vēl viens aizsargs pret ļauno. Tie pie vārtiem, kad nācām iekšā, tie arī bija aizsarga, lai ļaunie gari netiktu iekšā. Tagad šī ir tempļa rekonstrukcija, kādai viņai būtu jābūt. Te ir tās pagodas 2, bet viņas vairs nav saglabājušās. Info var palasīt. Atvainojuši, šitā ir oriģinālā, kas bija pati pirmā. Jā, šitā ir 2. atjaunotā, un tā 3. ir tā tagadējais templis, kas šeit atrodas. Tad, kas te ir? Glorija man tā kā saka, ka tā nevajadzēja darīt. Es nevarēju noturēties. Es tev nesaku, kad nevajadzēja. Es esmu vienkārši pārsteigta, ka tu 2 sagribēji. Jā, bet viņas ir redzi atšķirīgas. Viena ir nāra, otra ir šitais templis konkrēti. Man ir
pamatojums. Jā, tūkstošiem uz tās flīzes var uzrakstīt, un tad... Var ņemt līdz uz māju, jā? Nu, nē, viņi uzliks virsū. Ok. Krūta. Šeit ir ļoti amizanta izklaide. Mēģina izlīst cauri kokam. Te ir jābūt... Un attiecīgi kaut kādā ziņā būsi veiksmīgs, būsi vēl kaut kāds. Dubs pa lielu. Es noteikti varētu izlīst. Viņai vajag tikai sakot. Viņai pa diagonāli, jā. Jā, visu. Iegriež dubs pa diagonāli. Ievelc vaigas. Nice. Tur sargs. Stampiņš, jā. Mēs jau pirmā izmantojam to muzeja audio gaidu kā pamatni. Te ir vēl viens. Šitais labāks. Tikai kājām gaisā. Nu, labi. Budas otrais laiks. Vēl viņš stāstīja katru gadu 7. augustā pirms tās viņa parādīšanas mūki nāk viņu tīrīt no putekļiem. Tur bija no augšas ar virbēm laižās un pa galvu staigā un tīra šo statuju. Sēž lotosā. Šitam arī augsti. Mēs tikko iznācām ārā un domājam, kā šitādā ziemā var jakā dzīvot. Piedalīsimies aktivitātē. Iemetīsim naudiņu, aizdedzināsim kociņu tur un kaut kur viņu atstāsim. Nogājām no sāniņa un tad ķipa tējas ceremoniju var. Pamēģināsim, kas te notiek. Jā, mums ir tikai tējas ceremonijai kaut kādai. Iedzersim čaiņu, kad meitenes skraida. Mums atnes šitādus, tikai mēs nezinām, ko ar viņiem darīt. Re, kāds mums ir skats. Nu, iedzer, es pēc pagaidīšu. Garšīga? Vispār pēc zivs nē, tā ir zaļā tēja, tādā no zivs nesmakas. Bet viņa ir tāda putaina, mazliet tā kā, tur nav piena, bet viņa ir tāda sapatot kārtīgi, jā. Viņa nav tā kā ūdens ar, bet viņa ir tāda tā kā viskozāka, vai kā. Un šitajos ir žāvēta auklīši. Principā, jā, vai nu sakompresēta milta vai krītiņš? Nē, bet sakompresēts saldais cukurs. Jā. Nu, saldais cukurs. Ar cukuru, pūderis, jā. Cukura pūderis. Wow. Tas simbols tulkojoties kā bija, nu nezinu. Bet kopumā ļoti garšīgi. Man bišķi rūkta likās, bet bija garšīgi. Man patika. Tev, Glorija? Es ceremonijas mājās būs vienai. Kāpēc? Negaršo tā kā patlaka. Iesim paskatīties, kas te ir pa izstādi. Un skorpi izmērs pret citām. Te būs kaligrāfija un skulptūras. Te ir visādas glazdiņas, un viņas te arī var nopirkt. Uz šitā 80,000 jēni. 48. Tas jau nice. Gribēju gaiteni nobildēt, bet nāca dāma. Uz koka 120,000 jēni. Kur ārā vēl ir bišķiņi no tā paša. Šitie bērnu darbi. Te tāds gaitenīts. Jā, vai ne?
Tā kā tur pa vidu ir pūļiem, cilvēki te mierīgi tā kā pastaigājies, pat nejūt to pūli. Visiem vīriešiem ir jābūt maigiem. Paklanījāties? Viņš paklanījās? Es jau badīju. Es ar viņu jau paklanījās. Viņš tev sako, viņš jūt, ka tev ir vēl. Es saprotu, man ir vēl, bet man nav. Saprotu, pasūties, bet rokās nav. Labi, tad ejam. Jo, kaut ko. Viņam arī ir bišķis kontainis acis, es nebiju pamanījis. Lora ieraudzīja jaunu upuri. Paklanījās. Gandrīz noķēpa. Glorija ir jauns followers. Glorija, mēs tev sekojam, ja kas. O, novērsa. Džeks iedeva veselu rimbuli, viņam vienkārši mutē iebāzi. Jā. Ka klonās abi divi. Visi viņi saprata, ēdienu vairāk nav. Tad paket. Pat aizsarga barjeras ir nokrāsotas, lai pa gabalu pēc koku izskatītos. Mēs tagad ejam uz nākošo parku. Šitām parkam maziņķiem pauzīte, un tad pēc tam nāksim atpakaļ. We meet again. Un viņam ir bērni. Tas lādzis ir vienkārši. Šitagad viņam šitais tā kā vēl izskatās daudz mazāk. Mēs te čekojam kimono vietiņu. Esam atnākuši uz parku. Un šitajā ķipu jāmaksā par ieeju. Zinu, neredz, kur ir ticket office. Skaisti, un tad ejam skatīties uz keramiku. Ienācām dārsā. Rūdentiņš. Bet tie nav moderni, tie ir tā kā vecmodīgi. Vecmodīgi. Sentāvu metodēm ražot. Šeit arī notiek tējas ceremonija par 1300 cienām. Kāds dārziņš. Tas bija laikam. Tas bija trešais. Jā. Dārziņš. Kas patīk? Te vēl salīdzināšu nav cilvēku. Var just, ka nav Japāņu. Troksnis uzreiz. Kur piesēžam? Jā. Tā koka aiztikšana var izraisīt alerģijas. Jauks skats, žēl, ka te nedrīkst ēst. Smuka sūniņa, tā kā laukos. Te jau ir žūs. Strauts vairs netek. Iesim kreiso ceļu.
Ko ir dzīvnieks peldi? Diezgan labi varēja redzēt traumu. Tu ej. Šitien tāds ļoti mierīgs vaibiņš ir, salīdzinot ar to centriņu, kur pilns ar turistiem. Labs skats. Re, kāda viņiem ir aciņa. Es nezinu, kā tas ūdens tur nāk uz augšu. Bet vienkārši tur saka. Kur arī laternas ir. Ienācām keramikas muzejā, tas, kas tepat tam parkam saistīts. Jā, viss kaut kas interesants par un ap traukiem un kā viņi tiek taisīti un ražoti. Sakam čau parkam. Tur bija maksas parks, te ir bezmaksas parks. Viņš ir dabīgs. Pasties zem akmens karpa slēpjās. Ir sūnu parks. Ja te viss ir vienīgās sūnās. Kāda atšķirība? No. Viņai būs smukas bildes. No, man būs smuks video ar smukiem komentāriem. Flower Gardens. Šobrīd nekas te neflowero, jo ziema. Taču noteikti izskatās ļoti labi, tad, kad šitais viss zied. Tur kaut kas vēl ir, kaut kādas atblāzmas. Odziņas. Tad, kad stirnas izstāvs glābiņš un posts, nācām no tāda mieriņa un uzreiz tautu masas, kur cilvēki tā kā strādā, lai satiksmi vadītu, jo te ir tik daudz mašīnas. Mēs atkal ejam gar viņiem. Es tevi parasti tā kā bužinu un tevi kaut kā. Aizies prom. Paskaties, kāds viņš. Tas izskatās, kaut kur nopeldējies. Kad dzērvi uz akmens. Mēs varam tad uz akmens apsēsties. Ieturēsim nelielu pusdienu pauzi ar, gandrīz skatu. Glorija man teica, ka šis jāsot jānofilmē, tāpēc es filmēju. Šādi. Es jau attaisīju drusku nepareizi salīmēsim. Viņš sadalās.
ādas vaļā. Es noteikti tagad jau vairs neataisīšu tā kā vajag, bet vajag strāju. Ok, šis man jau ir rokā. Un tad es lēšu šito. Un tad es ietinu uz vidā. Un viss šis trabuls, vai šis ir crunchy. Šitais. Wow. Ir tā vērts. Jā, ir tā vērts. Pārcēlamies vienu rindu uz priekšu. Te ir vēl izsalkušas mutes. Tik viņas lielas. Bišķi grauž, bišķi kasās. Re, kur dzērva uz akmens. Jā, sasums tā arī dara. Pieej tuvāk. Paklanies tikai. Paklanies. Wow. Šeit ir zīmodzīņš. Jā. Uzmani maisiņu. Kā viņš klānās. Susumu atgādina. Atgriezāmies pie Budas tempļa. Viņš ir šeit, un tagad šitais ir rotājums, kas bija pagodas augšā, kas atradās netālu no šejienes, kur arī Indijas lauvas ar visu vērpjamo ratiņu. Viņš taču nabaga strīds pilnīgi. Viņam bail vēl ir. Akt viņu apbežo lielie. Maisiņu? Man vajag tālu palīdzībai. Viņam tur vienu. Aizved viņu. Tā, nu. Nu kārtīgi, jā.
Davai, tev nokrita zemē. Viss man vairāk nav. Tu dabūji, tas mazais arī dabūji, ja? Ka viņš klanās, viņš taču dod man arī. Kamēr Glorija novērš te lielajiem uzmanību, mazo arī cenšas pabarot. Nē, nepaspēja. Pieeja tu tam mazajiem, tu tādu uzticamāk izskaties. Tā, šis ir pagadus rotājums, tā kā rekonstrukcija, kurš tika izmantots Expo 70 rotāšanai. Tā kā ekspozīcijā. Un izskatās, ka viņam vispār tie ir zvaniņi, un ka vējā viņš varētu būt, kad darīs skan diezgan labi. To, protams, pa gabalu neredz. Žēl, ka mums tāda bezvējaina diena. Es ļoti atvainojos skatītājiem, bet lielākā daļa šodienas kontenta būs kā Glorija baro stirniņas. Un izbaudas dzīves, jā. Šitais tas pats maziņais atkal? Nē, cits maziņais. Šitam negaršo. Tev garšo, vai ne? Es redzu. Noņem naudiņu. Tagad man te vienu mazliet jāpabaro, jo es viņu paglaudīšu. Jā. Nē, davai ejam, palaid bīstami. Bīstami palika. Ņem naudu. Tur būtu jābūt 200. Tur būtu jābūt 200. Viens man te naudu gandrīz no rokas izēda. Viņi apstulba, kur tu aizgāja? Kas? Lielākā daļa no viņiem apstulba, kur tu aizgāja. Glorijas mērķis šodien ir, kas ir pabarot pēc iespējas vairāk stirniņas. Jā, tāpēc es dalu. Nē, tu nešķiet uz klāt. Jā. Un tu arī. Un tu. Es jau jūtu, Glorija, tu tikai uzmanies. Kur viens ragainis aizmugurā. Dubs iekodi? Es neredzēju, bet video es to noteikti redzējuši. Nu kā? Viņš jau klana galvu. Oi, tev ir ciešami. Labi, tev ragaini. Jā. Intensīvi. Intensīvā terapija. Kur ir arī brīdinājumi. Un tad pamāja galvu, jā, esmu gatavs vēl. Ātri pietura pēc saldējuma. Tikām pie manču saldējuma. Nočiep man 200 jēnas un kaut kur pazuda. Es redzu šito bildīti. Man ir aizdomas, ka tur ir tāds pins. Jā, Glorija nopirka pinu, bet es nezinu kādu. Reviews būs vēlāk. Saldējums garšīgs. Kāds ir zvana tornis. Kur ir pats klosters, tur mēs bijām ar būdu visu. Zvaniņš skan. Šitais tāds pamatīgs. Te drīkst arī iet iekšā izskatās. Tā, te bija brīdinājuma šilta, ka pa šo te zonu nevajadzētu sist ar lietas sargiem. Wow! Tik masīvs.
Tās tik ir izmērs. Tirgonis jauns. Kāds laternu ceļš. Vēl arī pamanīja dielūdzējot kā. Ienācām Shinto Shrine teritorijā. Visādi amuletiņi. Es tik nogriežos, tā Glorija baro stirnas. Re kāds koks. Glorija, tu gribi mērogu? Tas ir savu maisiņu. Tev ievēro. Tu nokavēji. Kas tur notiek? No šitā ir jāuzmanās. Viņš var izraisīt arī tā kā niezi uz ādas. Un tur ir kukaiņš. Kur Glorija atkal iet? Viņa atkal iet pirkt gardumus. Man vairs nav naudas. Viņa mainīs papīra naudu, nu jā. Es kā būru ielikts, lai klāt netiek. Mums ir pirmais incidents. Ar gatavgaizemas. Šitais te. Nu pāga, nu viņš grib. Nauda, neēdīsi. Skatās, kas man rokās. Izrāva Glorija maisiņu no rokām. Viņš klanās. Tu iegāpsi tūlīt viņa ķuriņā. Tie lietas piedarās. Vandar, es tev iedošu maziņājām, nedos? Nu, iedod. Vienu lielu? Es neredzu. Ejam. Tev ir atkal sekotājs. Es saprotu. Ejam, neskaties vienkārši sejā un tad jau nekas notika ar maisiņu. Viņš reāli sāka raut ārā. Bet, ziniet kā, tas Glorija neaptur. Nē. Glorija atkal riskēs ar Džeku. Džeks uz mani paskatījās. Nu, soreiz neesmu tik garšīgs. Te nedēļu ir jādzīvo, lai Glorija visus varētu pabarot. Viena mūte, divas mūte. Es strādājos, cilvēkiem gondā. Es tā skatos 4, ja? Saņemies. Tev no muguras viens vēl ir. Jā, Kad rādziņa šitais jauns. Viņš nesagaidīja, ka tu viņam atpakaļ paklanies. Viņš te klanās. Tas gan nu. Rakas te viņu ir. Te ir parks fonā, tur, kur cilvēki sēž, kurā tu samaksā ieeju. Un es domāju, ka tas tur ir tāpēc, ka tur nav neviens sūdu. Tu vari vienkārši aiziet mierīgi zālītē pasēdēt. Nu, pieņem, ka arī normāls skats ir uz pilsētu.
Bet tev nelaidīs mazīt. Kā visi klanās. Dievs klanās. Nu, šitais pat skanēt sāk. Atstājā. Vīrieši ir kūperi. To mēs zinājām. Jā, tāds vēsumiņš. Viņu sauc Tārpiņš? Nē. Viņa sauc Tārpiņš? Jā. Redzi, lejā tik Tārpiņš. Neredzu. Tāpēc. Šitais arī uz muguras. Es nekājos, mums ir iedoši. Neuztraucies. Jā, tev būs. Jau. Izmet ārā. O, jā. Tur vēl nāk. Sejā. Izsakāja. Jā, tā kā trolis uz tilta. Lai tiktu pāri. Vai kāds paskatās, kādas mums ir rādiņi. Nu, visam dzīvājums, kas ir uzkrīt? Šos ir šeit. Tam jāiet jau tas grīz. Viņš tāds, kur tik mazu gabaliņu te man dod? 信じらんかったあの角入ってる。逃げようと思っとったよね。やつじゃん。ねえねえねえ、思ったんやけどさ、これ野生の鹿や。 Pamēģina arī viņam iedot. Tu maziņais jau sācis pat klanīties ar. Šitā lūdzoties var būt kā... Kā viņam nav restni kakla? Uzskačās. Tik mums mazajām nav arī jāpiekšos to vēl. Ai, piedod, nedod piedod. Tas trakāks sanāca. Nekās. Aizgāja nākošo upuri meklēt. Šeit ved uz templi, bet mēs tur nedosimies. Mums cits mērķis padomā. Tev dupsī gandrīz iekoda. Šitais Glorijai sekoja. Man liekas, ka turpinās sekot. Pa gabalu pilnīgi. Arī pa gabalu pilnīgi. Nepaklanījies, bet nu labi. Nē, vārds ir lielāks neglis, nē. Paklanās.
Un padirsa. Ja? Es novērtēju to. Cik iekšā, tik ārā? Jā. Jā. Nu viss pēdējie vārti un būsim ārā no Nēras parka, kuriem vēlreiz garām 5 stāvu pagadē. Tas ir tā vieta, kur no rīta bijām. Šitais viens ir aizklīdis ļoti tālu no pārējiem un stāv ceļa vidū. Viss ir mūsu galamērķis šobrīd. Glorija izvēlās savu jukatu. Parād, kas tā maisiņā. Nu, kas ļoti skaists. Un būs vēl, viņi man to visu iecina tik skaisti tajā, Papīriņā. Tas nav Vakarā būs tā ir pauniņa. pauniņa, sorry. Vakarā būs modes skati. Vai kāda iepirkšanās iela. Nākām uz rāmēnu vietu. Šitais bija ļoti ātri. Pēc ēšanas esam ķipa depiņā. Nu, tā kā mērcīti, tad, kad tu gribi. Un šitais ir onigiri formeņa. Un šitais ir... Vai kur arī ir formeņa. Kaķa formā. Rīsus var izformēt kā kaķi. Jā. Daži interesanti atradumi. Vienas rokas tā kā garšvielas mocinētājs, ēdienu putojamais vai kaut kas tāds kuļamais. Tād, kur palika? Kaut kur palika ingvers mocināmais. Kaut kur te ir karotīte tāda bija. Kas? Nē, rekur. Karotīte saber zingveru un uzreiz var izmantot. Kādi forši tēļ kanītes. Lokus sakē kanītes, vāzītes. Mini rūtarīts. Crafting lietas. Nevajag kādam mini Lego. Vai kaut kas tāds, kas Gundaram varētu interesēt. Coin case. Bet žēl, ka Japāņu monētām. Īstenībā paņemšu bišķiņu zūmu, jo visi šitie ir coin case. Te viņi ir vēl. Tanuki. Un te ir arī vārdi. Un kādi tes. Setiņi. Šitie jau ir, protams, dārgāki nekā tajā veikalā. Smuki, tēsti. Trauciņi. Lūk, arī nara sakas vākas. Šitais vēl nav nekas tāds, bet Tokijā nebija Tokijā, Nagojā bija skaļākas mašīnas. Gan jau, ka būs vēl. Jā, ko teici? Mēs esam Naras stacijā, šoreiz JR stacijā, un dosimies atpakaļ uz Kyoto. Mēs esam vilcienā. Un zinu ko? Pa gabalu dzirdēt ārzemniekus. Viņi ir vilciena otrā galā un bļaustās. Tikko aizvadījām stundu garu relaksējošu braucienu vilcienā.
tik patīkami pasēdēt, eiti nost. Mēs pa ceļam ieraudzījām Godzilla store. Stilīgi viņi izskatās, ne? Jā. Godzilla skoča padevējs. Tā diena, kad jāizņem naudiņu. Nu, mums šobrīd plāns ir uzbraukt tur. Pastāvēsim mini rindiņā. Nevar salīdzināt ar to, kāda vakar bija. Tā ir interesanta sistēma. Esam 11. stāvā. Mums vēl jāgaida te rindā. Rinda te ir uz apli uzbūvēta. Te var gaidīt, sanāk, kad jāgaida 20 minūtes. Te ir visādas monētas visādām meitenēm, kuras man neko pilnīgi neizsaka. Esam augšā. Te ir burziņš. Dorija savu suvenīru atrada pinu. Paņems kādu viņiem. Paņēmu arī zīmodziņu. Glorija tikmēr savu brīnumu mēģina dabūt. Glorija jau taisa revielu uzreiz. Jā, tāpēc, ka es gribu izmest to kapsulu ārā. Un man tika... Ā! Kjuci! Un pie reizes viens old reveal as well. Nu, tas, ko Gundars neredzēja, ka es paņēmu. Okay? Tas, ko tu neredzēji, ka es paņēmu. Jā. Bet zināju, bildīt priekšā kaut kādu. Šitais ir ļoti interesants iepakots priekš viņiem. Nu, parādi. Šitais ir labākais. Cute. Cīts no stūris. Šis, starp citu, ir arī vienīgais turns, kurā ir savs mazais templītis. Tā kā te var arī aizlūgt, kādas vēlēšanās izteikt. Te var redzēt arī to pagadu. Iespējams, jā. Šis ir kas ir no ieraksts no kameras. Var arī revīlot. Vari pamēģināt to pakustināt viņu? Nu, ne tik strauji. Maigākas kustības Glorija. Mēs pa šo turni kāpsim lejā pa trepēm. Ir kāds kritiens, vai ne? Un nav jāgaida lifts. Un te ir pa vidu vēl skata lūciņas. Jā. Wow, vēl trepes. Izgājām cauri loungeam. Te vēl trepes. Bet nav daudz. Nē, es domāju, ka tiekam vienkārši. Šeit gan mums jāgaida lifts. Esam 11. stāvā. Un pa taisno uz ēdienu. Es esmu gatavs desertam. Glorija kafija.
Man dzērieniņš, pankūks vēl gaidu. Wasabi balls. Sando pankūkas. Šīs ir pupīgākās pankūkas, kādas es vēl ēdu. Un tā ir pupiņu pasta, mačas saldējums, vaniļas saldējums un močie bumbiņas. Ļoti laba kombinācija. 10 no 10. Un šeit ir jāiznes atpakaļ uz restorānu, tās viss, kas paliek pāri. Nav jāatstāk kādā random vietā. Šī ir pankūku vieta, un te vispār ir diezgan daudz visādu ēdienu vietiņu. Tāds food courtiņš. Tās šī vietiņa saucās. Glorija pa ceļam ieraudzīja 7-Eleven automātu. Paskaties konvejerītes, kurās tādā un pankeiki tur ir. Viss atrisināts. Kamilieši bija veikalā, vēl nopirka snekus vakaram. Nu, mēs nemaz neesam alkoholiķi. Un pa virsu some spicy chicken skin potato chips. Un pea snacks. Vēl kā zirniši izskatās. Glorija, kas tev tas ir? Mans jukarta. Jukarta? Man tikai jānopērk ir josarītā. Nice. Tā kā uzdevums. Un kas tev tas ir? Tas ir, es aizmirsu, ka viņš ir Kimono? Humu kaut kā. Bet pēc būtības tā ir jaciņu, ko velk pa virsu kimono, bet ar viņu nav tik, ar viņu var staigāt ārā, bet viņa nav pietiekami formāla, lai iet uz taisa ceremoniju.